Esiet sveicināti visi, kas šo klausās un skatās. Šis ir atkal, šī ir atkal kārtējā saruna ar Inetu Lansdowni, teoloģi, okupācijas muzeja gidi, cilvēku ar pieredzi saskarsmē ar cilvēkiem, ar pieredzi par to, kas notiek pasaulē. Un šī saruna, kāpēc es gribēju runāt šodien, iepriekšējā sarunā, kad mēs runājām, mēs pieskārāmies tādai lietai kā vērtību krīzei. Un šoreiz es gribētu parunāt par to, kas ir, kāda vērtību krīze mēs piedzīvojam, un arī būtībā mums paskatoties pat sabiedrībā, cilvēkiem ir dažādi viedokļi par to, atšķirās par to, kas vispār ir vērtības. Jā. Nemaz nerunājot par to, ja mēs skatāmies tur kristiešu vidi, tā saukto konservatīvo, liberālo, un tur arī būtu šajā vienā, otrajā, trešajā, ceturtajā, tajā sauktajā burbulī, arī tur šie viedokļi atšķirtos. Tātad, lūk, šis jautājums, un man tev tas pirmais jautājums ir patiesībā, ko es tev gribētu pajautāt, vai neparādās kaut kas jauns, ko tagad sauc par vērtībām kāds? Jā, labvakar, Aigar. Labvakar arī, vai vienalga, kurā dienas laikā mūs skatīsies un klausīsies. Manuprāt, nekas daudz nav mainījies pasaulē un mūsu dzīvēs. Un es nesen tieši domāju, cik ļoti arī patiesībā politikā tās visas diskusijas un arī sabiedrībā ir līdzīgas tām, kas ir teoloģijā, tās pašas mūsdienās. Un negribās vienmēr visu tā ļoti bināri dalīt, ka ir vai nu tā, vai nu tā. Bet, ja tā rupji, tad, protams, atkal ir šis te fundamentālais skats, tātad konservatīvisms, fundamentālisms. Un savukārt tāds, ko sauksim vairāk par progresīvo, par liberālo skatu. Un līdz ar to, uz jebkuru konceptu un vērtības, protams, ir tādi koncepti, kas ir mūžseni, bet arī vienmēr tikuši apstrīdēti tieši satura ziņā, ko mēs katrs ar to saprotam. Un es domāju, ka tā diskusija turpinās jau tūkstošiem gadu, arī kristietībā. Vienalga, kuru vērtību paņemot, es nezinu, es pārteicos, jo man prātā pirmā ienāca brīvība, piemēram. Tas arī man ikdienas darba sakarā, strādājot muzejā un runājot par okupāciju, par vēsturi, un kas tad ir brīvība un kāpēc latviešiem tā ir svarīga. Un mēs zinām, ka nav tāda pilnīgi vienota viedokļa, kas ir brīvība, kas ir individuālā brīvība, kas ir arī tautas un nācijas brīvība. Un tāpēc es domāju, ka mēs kaut kādos krīzes brīžos, kad daudz kas cits apkārt mainās pasaulē, mums liekas arī, ka vērtības mainās, bet es domāju, ka vērtības nemainās, bet tas, kā mēs viņas tulkojam, kā mēs tās saprotam, tas kaut kur mainās, un tad ir uzreiz šī pretreakcija, ka nē, nedrīkst mainīties, bet, kā jau teicu, pat jau tad kaut kādā iepriekšējā punktā, kas mums liekas, ko mēs šobrīd zaudējam, pat tur mēs nekad neesam bijuši viensprātis. Tā absolūti, ko mēs saprotam ar jebkuru no vērtībām, ko mēs te izvēlētos tagad pārunāt. Tāda pārīga atbilde. Jā, tu pieminēji tādu vienu lietu par ir, teiksim, tām lietām vienmēr ir tāda subjektīvā puse un objektīvā puse, un ja mēs arī, teiksim, ir konkrētais fakts, vērtība, un tad ir ir šī absolūti,
Pieņemsim tā, jā. Šajā gadījumā man varbūt arī teiks, no tā esi tur tāds superkonservatīvs un tā, jā, bet, nu, bet es nesaukšu konkrēti vārdā, bet, nu, teiksim, ir šī konkrētā vērtība, jā, nu, vispārīgais labums, sabiedriskais labums, jā. Bet tād ir šis subjektīvais skatījums, un viņš nemaz nebūtu nevienmēr atbilst, un lielā daļā gadījumu neatbilst tam, kas objektīvi ir šis vispārīgais labums. Jā. Nu, Vispārīgais labums, tas ir miers, cilvēku labklājība, cenšanās, jā, pozitīvā nozīmē, teiksim, uz tādu progresu, kur tiek nodrošināts maksimāli cenšas nodrošināt cilvēkiem labāku nākotni. Jā. Jā, es iespraucos, vēl tur nebija pabeidz doma, bet es nesen, es nezinu, kur es to dzirdēju, tā kā to es citēju. Viens no runātājiem uzsvēra, ka patiesībā, kas jau mūs vairāk interesē un uztrauc, ir nevis vērtības, bet to vērtību iemiesošana. Ja? Tā ir tā prakse. Angliski tur bija tā kā not values, but virtues. Mēs varētu to tulkot kā likumu, ja? Tas ir kaut kāda ieraža. Tātad tev vērtība, mēs parasti sakām arī viens par otru, ka nevis parādi, nevis pasaki man, kam tu tici, bet tu parādi. Ja? Kam tu tici, kā tu tici un kā to arī iemieso. Vai arī te nesen ar vienu kolēģi mēs runājām, ka ir šī dziesma, kur love is in the air, ja mīlestība ir gaisā, bet mēs saprotam, ka ne jau mīlestība ir gaisā, mīlestība ir miesā. Mēs arī kristietībā to tā saprotam, ka mīlestība ir miesā, jo Dievs iemiesojās. Tātad jau pati inkarnācijas ideja ir, un līdz ar to tās vērtības jau arī, kā Jēzus sludināja, nevis ko mēs sakām, bet darām. Un es domāju, ka tur ir tā spriedze un droši vien arī tie konflikti, jo domāju, ka tieši par to praksi un par iemiesošanos mums arī ir visvairāk domstarpības. Ja mums ir kaut kāds šis te pasaules uzskats, ka, piemēram, atkal šī individuālā brīvība un tad arī draudzē vai kur, kā tad mēs to līdzsvarojam. Ja, šo te kopīgo labumu un tad individuālo labumu, jo mūsu vērtība būtu, varbūt, ka ir tas kaut kā jāsavieno. Ja? Tā jau pat par sevi ir vērtība. Piemēram, plurālisms, ka tā ir vērtība. Bet kā to iemiesot, un varbūt citiem tā nav vērtība, un tad mēs to skaidri redzam. Ja? Viņi grib kaut ko homogēnu, kaut ko vienādu, pilnīgi tādu, bez nekādiem ne pa labi, ne pa kreisi. Mēs saprotam arī vēsturē, ja, ko nozīmē totalitārisms. Tātad šis mēģinājums visus pilnībā vienādot. Jā, tā kā es gribētu mazliet varbūt to sarunu arī ieviesīt, ja tāda ir tava arī vēlme un doma, ka jau tās domstarpības nav gluži par tām abstraktām definīcijām, bet tieši par šo vērtību iemiesošanu, jo tas uzreiz parāda arī tādu ko tad mēs īsti gribam panākt. Jā, tieši tā doma man arī ir tieši par to runāt, ja? Jo, ja mēs runājam runājot par to pašu kristietību, jā, tā, teiksim, abstraktējoties par jebkurām vērtībām, jā, bet, teiksim, arī šajā gadījumā runājot par to pašu kristietību, tad, lūk, ir šis sūdzēšanās, ja, kad baznīcas ir kļuvušas tukšākas. Lai gan tagad ir ziņas, ka šur tur jau atkal pieplūst, bet man atkal jautājums ir, protams, uzreiz jautājums ir, kādā kvalitātē šie cilvēki nāk baznīcā un kāpēc un ko viņi tur meklē. Induls Paičs pirms 10 gadiem brīdināja, ka pieplūdums var būt pavisam kaut kas netik sevišķi labs. Ja. Tad, kad bija visa tā ņemšanās ap Stambulas konvenciju un tā tālāk. Jā. Lūk, un te ir man šis jautājums, atkal atgriežoties pie šī objektīvā un subjektīvā. Jā. Ir tās objektīvie apstākļi, jā, kur, teiksim, katram ir šīs robežas, cik viņš tālu spēj šo cilvēku uzrunāt un vai tas cilvēks viņu ieklausās, bet ir arī tīri šī subjektīvā puse. Tātad.
Ja šie cilvēki nenāk pie mums, cik daudz varbūt ir mūsu pašu vaina. Un šeit, atkal es atgriežos pie savas polīt nekorektās dabas, jā. Jo, draudzība ar atsevišķām partijām, piemēram, labi, viens otrs var priecāties, jā, kurš tur no prieka ģība, ka Trumps bija vēl pie baznīcas, jā, bet, man liekas, šķiet, es teicu, varbūt neatceros vienā raidījumā, vienā mūsu sarunā, bet man tas bija šoks, jā, un tas pats ir Latvijā, jā, un tā kā es, piemēram, pats pieder pie tās pašas katoļu baznīcas, man tomēr būtu jautājums, vai tiešām Savickis ir zināms tāds KGB darbonis, kurš te dibina fondus un tā tālāk, ja. Un tomēr gribētos cilvēks, kurš nespēja pateikt intervijā, ka Krievija ir agresors, jā, un kam pieder Krīma, ja. Es neticu, ka viņš ir tagad baznīcai kaut ko labu. Jā, un tāds inteliģentāks cilvēks, redzot mūsu arhibīskapu kopā ar to pašu Savicki, es viņu pilnīgi labi saprotu, un labāk, kad viņš aiziet, nekā viņš nāk, jā, jo viņš pasaglabā tīru sirdsapziņu, jā. Un ne katram katolim ir tik stipra tā, teiksim, apziņa, jā, ka, tur tas galva, jā, nav arī tomēr, kā saka, pats Jēzus un tā tālāk, jā. Un visa šī tās augtās kristīgās partijas un tā tālāk, un visa šīs konspiroloģijas, jā, es pat teiktu, labāk, ka tie cilvēki iet kaut kur citur, jā, un paskatās no malas, kā viņi nāk iekšā visā tajā, un tas var izvērsties pavisam sliktāk. Ja. Lūk, un tas ir tas, par ko es arī gribu runāt. Ja sevišķi vēl ņemot vērā, ka tagad nāk vēlēšanas un tieši spēlēs uz kristiešu jūtām. Ja. Tieši uz to spēlēs un spēlē ļoti spēcīgi tā pēdiņās tās tradicionālās vērtības un tā tālāk. Ja. Bet, kas tur stāv acis apakšā, lai nedod Dievs. Tā kā es domāju, Es domāju, par to ir jārunā, un tas ir jautājums, par ko jārunā, par ko ir arī tiem pašiem kristiešiem, vienalga neatkarīgi no konfesionālās piedarības, viņiem ir šie jautājumi jāuzdod, jā, jo, nebrīnīsimies, jā, jo ir tādas ziņas, jā, ka ir pieplūdumi baznīcās, jā, bet, tādā pašā laikā, man bija no Skandināvijas pārstāja viena saruna, pirms 3 gadi. Nē, 2 gadi, 2,5 gadi pagājuši. Tas nebija Latvijā, tas bija Maltā. Un viņš, piemēram, teica arī par to, ka ir tās bažas viņam bija, kad vienas Skandināvijas valsts pārstāvis. Viņam bija tās bažas par to, ka jauni cilvēki radikalizējās un tieši šajā kristīgajā vidē, un ne tāda, ne pozitīva, jā. Tā. Par to jādomā. Par to ir jādomā. Es arī nebūšu oriģināla un nepateikšu neko jaunu. Domāt daudziem negribas. Ir vienkāršāk nedomāt, ir vienkāršāk arī nezināt vēsturi. Un es domāju, ka te, labi, man nav tik gara tā pieredze, un es arī sadzīšos, ka neesmu tā ļoti, ļoti cieši sekojuši Latvijas politikai. Es esmu laikam viens no tiem, kas citreiz kaut ko vairāk zina, varbūt, kas notiek Amerikā vai kādā citā valstī, vai arī kamēr Āzijā dzīvoju. Bet es atceros reizi sarunu ar, jau mūžībā aizgājušo mācītāju Pauli Kļaviņu, trimdas latvieti, kurš savukārt savulaik ļoti aktīvi darbojās, bija Kristīgo demokrātu partija, tie ir 90. gadi, tad es tiešām nesakoju, un tad es arī biju jauns cilvēks, kurš bija aizrauts ar misijas darbu un pavisam, teiksim, tādām nelaicīgajām lietām. Un tad kādā sarunā viņš teica, ka viņš piedzīvoja to, cik ļoti šī kristīgās partijas ideja diskreditējās un ka cilvēki nebija spējīgi satvert, kas tā kā viņa izpratnē, viņš nāca no Vācijas, viņš savu mūžu bija tur nodzīvojis, kā trims latvietis, ka viņš jūti, ka to pirmkārt jau šajā postpadomju, tas vēl 90. gados mēs varam runāt par šo te fonu,
ka cilvēki, jā, viņi ielic tajā vagonā, bet bez šīs sapratnes, ko īsti nozīmē kristīgā demokrātija. Nu, un tad ļoti ātri tas trauks saplīsa, un tad viņš teica, nu, manuprāt, to vairs nav iespējams atjaunot, jā, kaut ko tiešām tādu arī kā kristīgās demokrātijas tādu, nu, platformu. Bet es gan atceros, 2000. sākumā atceros Latvijas pirmo partiju, jā, tā iesauktu par mācītāju partiju, par kuru es iespējams balsoju, ja es pareizi atceros, nu, jo ir pazīstami cilvēki, jā, protams, mācītāji, kuriem tu uzticies, kurus tu pazīsti, tavuprāt, kā godprātīgus cilvēkus, un tad tev liekas, nu, es tos nezinu, bet lūk, par šo mācītāju es zinu. Jā, tad viņš nebūs zaglis, viņš rūpēsies tur par ģimenēm, par bērniem, nu, vienalga par ko. Nu jā, tā paudzē, kuri mēs atceramies Latvijas pirmo partiju, es domāju, tur bija ļoti daudz vilšanos, daži no tiem cilvēkiem joprojām ir politikā, citi atkal, nu, pilnībā nogāja no skatuves ar skandāliem, aizbrauc no Latvijas prom, jā, tur Jākapsons vai vēl kādus vārdus minot. Nu, lūk, bet nu, tā ir atmiņa, un tu pieminēji tikko jaunākus gados, nu, kuriem savukārt nav šīs te iepriekšējās pieredzes, nu, tad viņiem ir kaut kas šajā brīdī. Nu, mēs zinām, ka atkal, jā, es neesmu psihologs, bet ir tas arī jaunības maksimālisms. Un kā jūs teicu, mēs nevaram ignorēt to, ka nu, pasaulē ir šobrīd tik daudz dažādu izmaiņu. Ir tā sajūta, ka kaut kā tās tektoniskās tās virsmas, viņas tur berzējas, viņas mainās, un tad, es domāju, īpaši gados jauniem cilvēkiem, un to arī visos raidierakstos es dzirdu, ka runā, cik ļoti dominē trauksme, vispār tāda neziņa, satraukums, jā, ka mums droši vien par to ir grūti satvert, par ko mēs domājam, nezinu, varbūt tur 20 plus gadu vecumā, un par ko tagad domā tā paudze, ka viņiem ir pasauli daudz nedrošāka vieta, nu, viņu izpratnē. Un es domāju, ka tu meklē to drošību, un tu meklē arī tādas skaidras atbildes, nevis, nu, tā, kaut ko tur meklējiet paši, bet ka tev pasaka priekšā. Nu, jo ir bijuši brīži, kad bija ļoti populāri, piemēram, pāriet islāma ticībā. Man arī bija draugi, kuriem vairs nepatika kristietība, bet islāms, un viņus piesaistīja tieši vienkāršība. Viņi teica, kristietība ir pārāk sarežģīta. Un nesāksim vēl tur vispār par trīsvienību runāt, es vienkārši, man vajag tā, kad ir skaidri, taisni, jā, lūk tavs ceļš, seko tam, citi to sameklē citā reliģijā, vai arī tad es domāju, ka šis, kā mēs runājam iesākumā, šis te fundamentālais piegājiens, lūk, atkal iedod tev skaidrus rāmjus, skaidrus noteikumus, kas grēks, kas nav grēks, kā ir pareizi, kā nepareizi. Un varbūt uz visas tās trauksmes un milzīgo pārmaiņu fona es to varu saprast. Daudzi gados jauni cilvēki to meklē. Nu, viņi ir diezgan izmisuši. Un tas ir viens no aspektiem, ka mums ir īsa atmiņa, ka mēs esam slinki domāt. Protams, neviens neteiks, ka viņš nedomā. Nu, es jau saprotu, es tagad varu kādam citam mest ar akmeni, un viņš teiks, nē, gan es domāju daudz, un es domāju tā. Un tu domā savādāk. Jā, nu, jā, ir jau vēl arī tas ir dzīves pieredze un tā tālāk. Es savā laikā pirms dažiem gadiem teicu, kurš šodien staigā Bībeli apkārt skrēja, varbūt pirms 100 gadiem skraidīt ar sarkanu karogu un līmētu uz komunistu partijas uzsaukums. Jā. Tā kā tas radikālisms viņš var izpausties dažādos veidos, šķiet, ka tā ir arī, jā, bet nu, tas ir tikai tāds mans subjektīvais, tas, ko es esmu dzirdējis, ko teiksim, konkrēti šis cilvēks, viņš ļoti, nu, bet viņš, nu, cik es viņu pazīstu, ļoti inteliģents un vērīgs cilvēks ir un tā. Nu, bet, un ir jau arī šis pētījums tā, Lavrinoviča, kura par to, viņa arī raksta par to, kā viņai bija vārds Aļesja Lavrinoviča. Jā, es esmu to arī lasu, kur viņa būtībā arī ir par to, ka arī nu, tie jaunie cilvēki meklē kaut kādu, nu, meklē kaut kādas vērtības. Tā kā nebūtu, es arī nesaku, ka varbūt tiešām viņi kaut ko pozitīvu, tiešām, nu,
atrod tur, jā. Jo tā mana, dažkārt pateikt, nu tagad arī pēc tā, ko es te pirms kāda brīža teicu, ja, kad, nu, vai kā viņš te tagad runā par kaut kas baznīcā un tā. Nē, baznīcā notiek daudz labas lietas, baznīca palīdz cilvēkiem, baznīca gatavo laulībām un viss, jā. Es pats esmu darbojies tur un tā, jā, bet es kritizēju to, kad iesaistās nepārdomātās darbībās tiek iesaistīti kristieši, ka viņi tiek aicināti baznīcās iet parakstīties zem, maigi izsakoties aizdomīgu organizāciju rīkotiem parakstiem. Es vēršos pret dažādiem aizdomīgiem fondiem, kurus dibina čekisti, jā, kuri joprojām ir, nu, viņa visu rīcību rāda, ka viņi ir Kremļa draugi, jā. Un par tādām lietām, jā, un, protams, ka, nu, jā, baznīcas sadarbība, nu, reāla sadarbība ar partijām, jā, dažām, kuras, jā, kā man kādreiz teica, Šleserīts pasola uzbūvēt uz baznīcu taciņu un skrien, jā, aizskrien viņam sekotāji. Nu tas ir tas jautājums, jā, kas tad patiesībā ir šīs kristīgās vērtības, jā. Nu tas ir tas, par ko es gribēju tā arī šodien parunāt, un nākamais jau ir arī, pat tā man šķiet, šeit mēs varam runāt arī par kaut kādu identitātes krīzi. Man ir viena grāmata, nu, šāda te, nezinu, vai esi lasījusi. Nē. Jā, tas Inga Spriņģa, kādēļ viņi nesaprot, un kāds klausoties domā, aha, viņš te tagad re, ko viņš ir salasījies, jā, liberāstes, bet realitāte ir tāda, ka tas, ko Rebaltika un tas, ko es arī tikko runāju, jā, es Rebaltiku vispār nemaz nebiju tā iepazinies, jā, bet es runāju ar cilvēkiem, es jau zināju un biju izpētījis apmēram to pašu, kā notiek manipulācijas ar cilvēkiem. Pirms es vispār biju kaut ko par tādu Rebaltiku dziļāk iedziļinājies, un tad, kad es sāku lasīt to, ko viņi, un klausīties, ko viņi runā, bet es jau to pašu esmu izpētījis, jo būtībā es arī tādu savā ziņā centos nodarboties ar tādu kā pētniecisko žurnālistiku jau Vatikāna radio laikā, bet, nu, diemžēl, teiksim, teikšu godīgi, tā baznīcas politika neatbalsta tādu kaut kādu pētniecību politikā un iedzināšanos, kas un kāpēc notiek. Ja. Tā kā man ir arī bijuši dažādi piedzīvojumi tā tālāk. Ja. Kāpēc es runāju par šo identitāti? Ja, jo šeit arī tas, ko es izlasīju, to, ko es esmu jau pirms daudziem gadiem runājis, ka viena no problēmām ir tā, ka mēs sevi saistam ar kaut kādu, mēs sevi identificējam ar kādu ideju, ar kādu grupu. Un tad, pat ja tā lieta ir patiesa, mēs to varam pārbaudīt, bet ja kāds runā kaut ko pretēji tai grupai, ja, tam, ko mēs esam uzskatījuši, ja, tad ir ļoti lielai drosmei ir jābūt atzīt, ka es esmu kļūdaini gadiem ilgi domājis, ja, un cilvēks sevi tik tālu identificē ar to grupu, ar to ideju, ka tad, ja viņam no tā jāatsakās, tad šeit ir pieminēts, šķiet, Ivars Austers ir teicis, tas ir apmēram tā, kā cilvēks ir krājis, ieguldījis tur lielā īpašumā, jā, un tad jau pēkšņi no tā īpašuma jāatsakās, jā. Un tā man šķiet arī viena no tādām problēmām ir, ja, kad cilvēkiem, viņi ir tik tālu iekšā kaut kādā idejā, viņi ir kaut kādā grupā, kaut kādas grupas burbulī, jā, ka viņiem ir grūti atteikties no tā. Jo ko es saņemšu vietā? Ja. Un, nu tā. Jā, tas mūsdienu tribālisms, traibalisms, jā, tā cilšu domāšana. Jā, tas jau arī ir. Jā, šeit arī runāts tieši par cilts, tas vārds ir pieminēts. Jā. Un Agnēs Irbe, pasap citu, arī bija tur, kad runāja par to cilti. Cilts palīdzēs, bija tāds, jau varbūt, tādu video var atrast vēl. Jā, tā kā tā, jā, piedod. Nu, es nezinu, atkal, man tiešām brīžiem liekas, ka es tik ļoti tā pa virsu peldu, Latvijas politikā arī daudz, kur pat, teiksim, es tikai varu ļoti vispārināt runāt
par Latvijas arī, baznīcu, par kristīgo sabiedrību, jo kur tad es esmu klātesoši, ja? Cik es varu, man pat nav tādu faktu vai pieredzes no tik daudzām kopienām, un tas viss arī mainās, teiksim, tās kopienas, ko es varbūt atceros pirms 11 gadiem, jā, tur ir viss mainījies, citreiz ir tā, ka es aizēju uz kādu arī koncertu, kur, kristiešu grupas vai pasākums, un tad es saprotu, es te nevienu nepazīstu. Ja man agrāk likās, ka, tik daudz cilvēkus pazīst, tad es arī redzu, protams, to paudžu maiņu. Tā kā es pieņemu, ka es runātu par to, ko es vispār, nezinu. Bet, manuprāt, Latvijā par laimi, ka mēs esam tik mazi, ka mēs arī tik viens otru pazīstam, tomēr, jā, it kā nepazīstam, bet vienmēr, jā, cik cilvēks tur, cik paziņas, un tad jau mums būs kopīgi paziņas. Tas, es domāju, ir kaut kāds pluss Latvijai, jo, pieņemsim, tajā pašā Amerikā vai kur ir tik daudz cilvēku, un tu vari būt tik ļoti savā burbulī, daudz vairāk nekā pie mums, tomēr tev sanāk satikties ar cilvēkiem, tu esi spiests, tā kā arī, piekāpties, pielāgoties, ieklausīties. Sociālos ir vieglāk, jā, jo tur vari vienkārši tā kā tev ir sava vaļa, tev ir savs algoritmas, tevi tur ved pa to tavu ceļu, jā. Ir tā rēna jau, bet, ārpusē dzīvē, darba vietās un visur tur ir kaut kas cits. Un arī tas, ka mums tomēr nav nevienai baznīcai tāda tik liela ietekme, arī, ka mums vienmēr ir bijis tāds plurālisms tieši tādu denomināciju ziņā. Un es domāju, ka tas mums palīdzēs ir turēties, varbūt mums ir tas mīnus un tā sajūta, ka brīžiem mēs esam tik sadrumstaloti, ka, jā, tas vieniem liktos kā tas lielākais ļaunums, ka mēs esam pārāk sadrumstaloti. Bet es redzu tur arī šo stipro pusi, ka līdz ar to ir diezgan grūti izveidot tādas, tik stipras ciltis, kā mums, piemēram, liekas, paskatoties no malas uz to pašu Ameriku, kur šī te partijas piederība, pat ja tu pat neesi partijas loceklis, bet kaut vai, kad, tā kā ierokamies, tad jau vēl dziļāk, vienā vai otrā pusē. Tad, Latvijā es to tā nejūtu, un es domāju, mums vajag to novērtēt. Tā kā no vienas puses nav tik slikti. Mēs varam tā kā uzelpot, ka varbūt nav tik slikti, vai ir savādāk slikti nekā citur slikti, un varbūt mēs negribētu tik tā, kā pie viņiem ir slikti, vai viņu tās problēmas. Jā, un līdz ar to arī man liekas, ka tā dažādība, protams, mums arī ir etniskās piedarības dažādas, un mēs arī, protams, redzam tagad jau politiskā kampaņā, kā šo te kārti sāk izspēlēt. Tu pieminēji, protams, Krievijas virzienu. To ir grūti saprast. Man kolēģi regulāri jautā, kur nav kristieši, un viņi saka, kā, Ineta, kā tu to izskaidro? Kā var kristieši, kāda Krievija, kāds Putins, kādas kristīgās vērtības, kādas tradicionālās, kāda ģimene? Pirmkārt, protams, ne viņš pats ir vispār kaut kāds ģimenes un kristietības paraugs, bet atkal tas iemiesošana, jā. Vienu var Putins teikt ar savu muti, viņš var Bībeli paņemt rokās, viņš var aiziet tur, priesteris viņu tur var slacīt ar svēto ūdeni, vienalga ko, bet tur var uzbliest templīs armijai, un vēl tur ir Staļins, un vēl nezinu kas, mums tā kā, zem atveries. Ja tas ir tas auglis tradicionālajām vērtībām, ja mēs slavināsim, pielūksim vardarbību, pielūksim šo te agresiju, pielūksim to, un Dievs ir mūsu pusē, tur pat nav jābūt vienu dienu kristietim, lai saprastu, ka tas ir pilnīgi antikristīgi, absolūti antikristīgi. Un ja kādu cilvēku vēl tas absolūti nepārliecina, ka no tā visa vajag turēties, cik vien iespējams tālu, tad mazliet rokas nolaižās, jo tad, es nesaprotu, kā var vēl tā tiešām neieņemt tik skaidru nostāju. Jā. Jā, tas par to
ka, manuprāt, mums ir tik daudz tās identitātes un ka mēs viņus arī, mums tik daudz tās šķautnes katram, ka kaut arī varbūt tās kāds mūs ieliktu, tevi, Aigar, tur ieliktu tādā kaut kādā kategorijā, ja tevi paziņas vai man ieliktu tajā, bet tajā pašā laikā, tikko viņi man labāk iepazīst, tad viņi redz, nē, bet viņai arī tā, un tad kļūst jau sarežģītāk, ja, tas cilvēks nav tik viennozīmīgi tādā kategorijā, ja vienā identitātē. Tātad tu saki, ka Amerikā tā situācija ir labāka, ja? Tā jau, tajā ir daudz dažādas. Nē, pagā. Tu teici, Amerikā situācija ir otrādi, jā. Es vienkārši, jā, Amerikā tā situācija ir otrādi, ka tur ir tāda liela iespēja tajos burbuļos būt. Bet vai nav arī Amerikā tā, ka, piemēram, arī tie pašā kristiešu vidē, tā, ka zinu, es, piemēram, pats personīgi pazīstu no katoļiem, kas arī, piemēram, nav nemaz tā Trumpa atbalstītāji. Protams, arī politiski. Tur visi rādītāji ir, ka arvien vairāk cilvēku sev uzskata kā par neatkarīgiem, ja viņiem ir tās kategorijas. Jo, diemžēl, amerikāņus kaut kā spiež izvēlēties, ja viņi bija arī jāreģistrējās kā vēlētājiem. Tev ir jāreģistrējās vai kā republikānim, vai kā demokrātam, vai kā independent, kā neatkarīgiem. Pie mums nav tāda prakse, ja tu vari tur katru reizi balsot pilnīgi pa citu tur politisko spārnu, un tev neviens tā kā neprasa, ja tur mums nav tādas, uzticības. Bet tur, protams, cilvēki arī maina savas domas, bet kad tieši tā kategorija visstraujāk pieaug, jo cilvēki ir tik noguruši, viņi redz arī problēmas, protams, abās partijās, jo tur arī ir identitātes krīze. Par republikāņiem es klausos arī vairākus raidierakstus, kur tiešām konservatīvi kristieši, kuri agrāk sevi uzskatītu par arī republikāņu partijas atbalstītājiem, viņi vairs to nevar darīt, nespēja. Un viņi saka, jo tā vairs nav republikāņu partija, tā vairs nav Abrahama Linkolna partija, tā jau ir vienkārši Trumpa personības kults, viss tas pārējais. Tajā pašā laikā viņi arī nevar atbalstīt demokrātu partiju, jo viņi redz tur arī savu identitātes krīzi, tur arī mēģina saprast demokrātu, kas tad ir viņu tā platforma un ko viņi grib paturēt, ko viņi grib mainīt. Ja? Atkal tā kā, ka nekas nestāv uz vietas. Lūk, un tad līdz ar to kristieši arī, un tie jau tikai tādas trīs grupas, bet tad vēl visas tās apakšgrupas un kā tu sevi identificē, un tad tie, protams, kas vienkārši saka, es par politiku neko negribu zināt un nedomāšu, bet tāpat tas viņus skar, jo tā ir arī sava tāda politiskā nostāja teikt, ka es neiesaistos, jā, tā jau ir politika. Bet, jā, un līdz ar to Amerika arī vienmēr, kad man draugi, kuri nav tur bijuši, viņi jau ir tādās brīžiem šausmās, ja viņi, nezinu, ir tik ļoti neapmierināti izmisuši par to, kāda šobrīd tur ir administrācija un kas pie varas. Viņi saka, nē, es tur nebrauktu, jo tur droši vien visur ir tā. Protams, man ir tā privilēģija braukt un būt tur biežāk, un es zinu, ka tā galīgi nav. Jā, tas ir tik ļoti, Amerika tik plaša. Un arī viņā ir jau savā tajā valsts stāstā, atkal es domāju, tā ir stipra un vājā puse vienlaikus, bieži vien mums ir tā kā tā monēta, jā, ar savu to ēnu, ka viņiem šī arī tā brīvības ideja un kā viņi ir veidojušies kā valsts, vienmēr ir ielikts jau kodolā tajā DNS jau tāds, ka tas ir tāds projekts un tāds nepabeigts projekts. Un tajā pašā laikā ir tagad mēģinājumi, ko arī uzskata, ka tieši daudz Trumpa administrācijā cilvēku uzskata, ka Amerika jau piedzima gatava, tā kā Dievs iedeva tādu izredzēto, tāpat kā Izraels savulaik izredzēt, tāpat Amerika izredzēt, jau ar tādu gatavu tur visu paketi ar programmu, kas mēs esam, kādiem mums jābūt. Un tad ir tas stāsts jau pastāstīts, tā kā Bībelē viss tur uzrakstīts, alfa un omega tur āmen, un tas ir tas fundaments, pie kā jāturās.
Un tāpēc tur arī tā milzīgā cīņa ir, un tāpēc arī draudzes tik ļoti ir iesaistīts tajā, ka cilvēki burtiski tiek, nu, tajā virpulī un tajās visās diskusijās, nu, līdzīgi tāpat kā kristietībā, ja? Vai tas ir jau kaut kas tāds gatavs, vai tas ir vienmēr tāds process, vai tā kā Dievs līdzdarbojas, vai mēs esam tie līdzstrādnieki, vai mums ir tikai visu laiku kaut kāds jāuztver tā kā to, kas jau ir ieprogrammēts. Nu, un tad es domāju, ka, un ļoti viens komentārs ir zīmīgs, kad arī nesen man viens pazīstams ierakstīja, viņš teica tā, es nesaprotu, kā var draudzes iet līdzi tam laika garam un tā kā graut vispār arī gan kristietības to brendu, gan arī Amerikai par sliktu tas nāk. Un es domāju, un es tieši to pašu tekstu dzirdu arī no otras puses. Kā var kristieši kaut ko tādu, tātad burtiski copy-paste, jā, tas teksts, ka nu, bet tas taču kā to kristieši nesaprot, un savukārt otra puse, nu, es atkal, ja mēs dalām tā rupji divās pusēs, tad, bet kā viņi nesaprot, ka tas taču ir galīgi Amerikai par sliktu un arī baznīcai par sliktu. Nu, lūk. Nu jā, redzēs arī pat Ameriku, nu, man zināmie cilvēki arī, ko es esmu saticis, jā, nu, man ir trāpījies tā, jā, ka mēs tur, es atceros, šķiroties, es teicām tā, nu, tad cīnīsimies katrs savā zemē pēc saviem trampiem, jā, tā, jo mēs tieši runājam arī par to lietu, jā, kas pieaug, kas pirms kādiem 3 gadiem, jā, es atceros, tas tā saruna bija, kad pieaug šī, nu, visa šī, tā teikt, tā labējo kustības un kas tur mēģina arī parakt uzmest sev mētelīt ar kristīgiem simboliem, ja. Un tā, jā, bet, nu, ja runājam par Latviju, tad jau redz, nu, Latvijā jau arī šī situācija, nu, ja runā kristieši, nu, kristieši jau arī, tāpēc es saku, ir dažādi, jā, ir viena daļa, kas iet pa straumei, jā, līdzi tiem politiskajiem plūsmai, nedomājot, tāpēc, ka, lūk, nu, autoritāte saka, jā, bet nu, ir viena daļa tomēr, kas aizdomājās, paga, uz ko tas viss velk, jā, tā kā, nu, bet tie, kas pa straumē iet, jā, tos vairāk kaut kā dzird, tāpēc, ka, nu, viņa vārdā it kā uzstājās, jā, un tad es zinu, ka tur arī kādreiz ir kāds pēdiņās šis kristīgais politiķis, tur saka, bet mēs devām kristiešiem solījumus un tā. Saka, paga, kādus tu man solījumus esi devis? Jā. Nu tā, jā, un un kristieši deleģējuši mūs ir tur pat tāda, es saku, paga, kuru tad es te esmu deleģējis un vēl dažs labs, jā. Tā kā tā lieta tāda ir, jā, bet jā, tu ieminējies par to mūsu priekšrocību. Nu, ir vēl viena lieta, kas Amerikā, ko es redzu, arī ir arī augstākā garīdzniecība, arī ir bīskapi ir ar dažādiem viedokļiem, un es esmu tur tādas diskusijas tur palasījis, jā, ka tur, nu, es gribētu kaut ko tādu Latvijā redzēt par politiku, jā, kad, nu, arī garīdzniecības vidē atklāti runātu, jā, un izteikt kritiku, jā, tā. Tas būtu labāk. Es arī esmu pasakojis Portugāles jezuītiem līdzi, ja, nu tad viņi tur raksta, nu, es gribētu kādreiz sagaidīt arī Latvijā to, ko viņi raksta, piemēram, par populistu partijām, ja, un kā viņi aicina savas draudzes neuzķerties uz tā sauktajiem kristīgajiem saukļiem, ja, kad tur bieži vien apakšā nekā kristīga nav, ja, nu tā. Un tas ir tas, par ko es arī, kā jau tu teici, ja, par ko es gribēju parunāt, arī šajā te mūsu sarunā. Bet, nu, ir jau arī tas jautājums, nu, kā mēs arī to varam risināt. Ja, kā jau tu teici, ja cilvēkiem ir, nu, viņi iet šajās sliedēs, ja, un tas ir arī šeit minēts, ja, viņi iet šajās sliedēs, ja, un viņus vienkārši nav pārliecināti, ja. Viņi domā, ka viņi domā.
Bet es esmu kādreiz, es zinu, ka es to radījumā arī vienā raidījumā, es teicu, savā laikā bija doma arī veidot varbūt tādu par domāšanas mākslu, tādu raidījumu ciklu, ja. Un tad es zinu, ka šis aicinājums ir vajag mācīties domāt. Vajag mācīties domāt. Nu, un tas es esmu teicis tā, nu, tas ir apmēram tā, ka tu nosēdini cilvēku pie automašīnas stūres, kurš nekad tur nav sēdējis, saka, nu, tagad mācies braukt, jā. Bet, nu, cilvēks ar laiku, jā, droši vien viņš gudrs, viņš to apgūtu un tā, bet, nu, tur. Bet, nu, viņam tomēr ir jāiedod ir tas, jā, kā to lietu pareizi un tā tālāk darīt, jā, jo, nu, mācīties domāt, viņš jau domā, bet viņš domā, lūk, šajās sliedēs, kā tu, interesanti, ka tu ieminējies par šo sliedi, kurā iet cilvēks, un tā slieda arī šeit ir pieminētie, šajā grāmatā, jā. Jā, varbūt, Jā. nezinu, kāds ir, tas ir tas Inga Spriņģa, kāpēc viņi nesaprot, kā sarunāties ar tojiem pasaulē, kas mūs mēģina šķelt. Ja? Jo šeit ir arī recepte, kāpēc es to rekomendēju. Šo grāmatu es vēl rekomendēju daudziem izlasīt. Vēl viena lieta, ko tieši kā sarunāties. Tur ir diezgan precīzi tie principi, kas tiek pielietoti tā saukties garīgajās sarunās, garīgajā līdzgaitniecībā. Arī ļoti interesanti, jā, tas, jā. Un tad... Man piedāvājums, jā, ja izlasītu šo grāmatu, un es savukārt sāku lasīt, tā vairs nav pavisam svaiga, bet arī viens Amerikas autors, kurš ir, viņa specialitāte ir morālas psiholoģija, Jonathans Haidts. Viņš ir ļoti pazīstams, viņam ir tāda ļoti slavena grāmata arī par Righteous Mind, kāpēc ļoti sašķēlās sabiedrība tā kā tajā ortodoksijā un tad tā anortodoksija, un savukārt par jaunatni, un arī tad viņam ir grāmata, un tagad nezinu, kāpēc man izkrits tas nosaukums no galvas, tieši par to, kāpēc labi cilvēki nevar sarunāties. Jā. Tā, nu, es domāju, ļoti kaut kas līdzīgs, un es pieņemu, tur ir gan problēmas, laba analīze, gan arī viņam ir savi piedāvājumi. Tā kā izlasītu abas grāmatas, tad mums būtu daudz par ko parunāt tieši par to recepti. Bet es domāju, atkal tie ķieģelīši, jau, ja mēs runājam par domāšanu, tāpat kā bērniem mācīt kritisko domāšanu, jā, nu, jo ko nozīmē, bet nu, viņš teiks, pagaidi, bet man ir kritiskā domāšana, bet tu ar savu propagandu nāc virsū, viņš teiks, tā kā, es protu kritiski, uzreiz es jau saužu, ka te kaut kas nav, jā, lūk, Aigars, tur viņam tāda un tāda propaganda vai dezinformācija vai kas, bet tie ķieģelīši, es domāju, atkal mums kristiešiem tiek, nu, kuriem ir šī labā griba. Es nerunāju par tiem cilvēkiem, nu, kur absolūti mankārības un varas pēc, un tādi ir, diemžēl, nu, es domāju, ja mēs tos nevaram atpazīt, nu man nav tur receptes. Ja? Tā kā, ja, nu, to gan vajadzētu citreiz jau tur vajadzētu būt kaut kā tai optikai. Bet tad, es domāju, mums ir vairāk ir grūti, jo mēs saprotam, ka ir ļoti labi nodomi. Ir citreiz cilvēki, kurus vispār neapšaubu, ka viņi gan ir labi tēvi ģimenē vai sievas vai mammas. Un tas nav tikai par to, nezinu, ka tur arī, nezinu, tur Gebels bija labs tēvs, jā, bet kāds viņš bija briesmonis. Es nedomāju tādā kategorijā, bet tiešām ar labākiem nodomiem, arī, kas ir patrioti, kam rūp Latvija, kam rūp tur tautas nākotne, ekonomika, viss kaut kas. Bet es vienmēr, man ļoti vienkārši ir daži standarti, es to latiņu nenolaišu, piemēram, to, ka mērķis neataisno līdzekļus, un ja mēs esam kristīgā kopienā vienmēr audzināti, ka pazemība ir vērtība, nevis augstprātība. Ka ir atkal šie nevardarbīgie varas spēka līdzekļi, ja? Nevis vardarbība, ne ar rupjību. Tas arī daudziem šobrīd ir kārdinājums, tāpat ar raidierakstiem. Arī es redzu to tendenci, ka nu, tagad visi prasīs kaut kā, visi grib autentiskumu. Ja? Ko mēs te tā piesardzīgi runājam? Nu, sākam vienkārši visu, kas mums tur. Un ja neprotam lamāties, tad labāk vēl iemācīties lamāties, tad mēs varam te tā kārtīgi pateikt, ja, un tad cilvēki gribēs klausīties. Tā kā daudziem arī viņiem pilnīgi ausis prasa, ka viņi grib kaut ko, jo skandalozāk, jo labāk.
Un, nu, nerunāsim par mākslīgo intelektu, un tagad, ka man arī kolēģi rāda, kādus te politiķi jau kino šedevrus tur rada ar mākslīgo intelektu, kādi viņi tur ir varoņi, un nezinu, kas. Nu, man, labi, es tur vienu, divus paskatos, un tad man ir pilnīgi skaidrs, tā kā, nu, kas tas ir. Tā kā mēs tagad ar to aizrausimies, tā kā ar tādu teātri mēs tagad aizrausimies. Tas būs tā komunikācija absolūti kaut kādā nerealitātē. Jā, tāpēc man liekas, citreiz mums jau nevajag kaut kur ķert un grābt tur pie augstajiem plauktiem. Mums pie tiem zemajiem plauktiņiem jau turoties vien, jau ir tik daudz to ankuru, vai ne, kad, lai mūs tā galīgi neizšūpotu. Un tāpēc, jā, es atkal negribu tur, piemēram, šobrīd analizēt Trumpu par visām viņa politikām, par lēmumiem, kas varbūt kaut kur par labu vai sliktu, bet ļoti vienkārši, jā, nu, cilvēks, kurš arī pats saka, ka viņš nav kristietis, bet ja kāds var uzskatīt viņu tagad par tā kā kristiešu vēlmju iemiesojumu, tad, nu, nekad, nu, parādiet man kādu kaut kur Bībelē, nezinu, vēsturē, kad tas kādreiz ir darbojies. Kāpēc kāpt uz vieniem un tie pašiem grābekļiem atkal un atkal? Tad tur nav ritens jāizdomā. Te ir viena lieta, kas ir, ka pirmkārt, man šķiet arī tu ieminējies jau par to, ka cilvēki nezina vēsturi. Es to no savas pieredzes zinu, ka es atsaucos uz kaut kādiem vēstures faktiem par, jā, tad es jūtu, ka viņiem tas ir kaut kas pavisam jauns. Otrs ir, tu pieminēji arī par šo lamāšanos, un tā ir diemžēl arī tā problēma, ko daudz jau runāja. Patiesībā tas jau nav arī nekas propagandā, šī emociju kutināšana, viņa ir visu laiku izmantota. Emocija. Jā, emocija. Un lūk, un te ir tas jautājums par to. Viena lieta, nav vajadzīgs analizēt tur. Es domāju, tā nav vajadzīgs analizēt pat. Atsevišķos gadījumos ir, bet ne šajā gadījumā nav vajadzīgs analizēt Trumpa vai kāda cita tur politiku. Bet, manuprāt, ir svarīgāk, jo vairāk būs cilvēki, kas analizēs paši sevi. Ko es ar to gribu teikt? Vai iziet reizi par reizē cauri. Tas ir tas, ko es arī runāju par šo identitāti. Es esmu kādreiz teicis arī par to, piemēram, es esmu identificējis sevi arī, Latvijā un tā tālāk, un Latvijas brīvvalsts, bet tad, kad es, piemēram, sāku lasīt, tur Ulmanis ir bijis diezgan godkārīgs, Kārlis Ulmanis, un tā tālāk, un viss tās, man arī kaut kā jaunībā bija tā Latvijas idealizācija, un tad man bija kaut kā to, es sajūtu kā tādu iekšēju pretrunu. Tur bija kaut kas, arī sociāli bija tur cilvēkam gāja grūtāk un tā tālāk. Un pat man to vajadzēja pieņemt. Tas bija tāds jaunības process, ka es ļoti, ļoti, kas bija pieejami šie materiāli par vēsturi, es interesējos un lasīju. Un tad, lūk, šī identitāte, bet identificēt sevi nevis ar kaut kādu uzspodrinātu, kaut kādu ideju, bet identificēt sevi pirmkārt jau pašam ar sevi. Un es kā personība tad piederu kaut kādai grupai, kur man var būt savs viedoklis. Un tad es kā personība, es eju, cenšos būt dialogā ar to pārējo sabiedrību. Jo tas ir tas jautājums, par ko man šeit jārunā, kad patiesība ir tomēr, ja es atzīstu, ka man nav patiesas, kad es esmu kaut kur kļūdījies, tad drosmīgi pieņemt, un es ar to neeju bojā. Ja es atsakos no kaut kādas idejas, ko es gadu desmitiem esmu varbūt sevī kopis, es saprastu, ka tā nav patiesa. Realitātē es tikai iegūstu. Kaut vai, es esmu varbūt veltījis daudz enerģijas un tā, bet es nedzīvoju maldos. Un no otras puses arī paskatīties tas burbulis, kurā es esmu iekšā, vai viņš arī mani netura kaut kādos maldos kādreiz. Un tad man ir no šīs cilts jāiziet, un tad ir ļoti svarīgi
lai būtu kāds cilvēks blakus, teiksim, mēs, kam ir ģimenes, savu laulātie vai kā, savā ziņā mums ir vieglāk, bet kuram nav varbūt pat mājās nevienu, bet viņš jau viņš atradīs kaut kādu savu domu biedru un tā. Un es domāju, ka par to es domāju, ka tas ir tas, par ko ir arī jārunā šajā laikā, kad ir šī noslāņošanās. Algoritmi ļoti daudz noslāņo. Neviens vien to saka, ka tagad internets ir, kad ir tā cerība internets. Tāda bija sava veida, kāda izvēle, kā apgaismības ideja. Es atceros, kad runa bija tā, ka tikko sākumā, tagad pasauli interneta dēļ kļūs labāk. Ja? Nekā izrādās, ka tagad, kad viņš ir mūs ielicis arī savos burbuļos, ja? Paskatīties ārpus no šī burbuļa, ja? Jo mans burbulis tas neesmu es. Mans burbulis tas neesmu es. Aigar, un man tāda doma prātā, es arī, kad strādāju misijā, arī viens no projektiem bija Dienvidāfrikā, un vēlāk, kad studēju teoloģijas, ļoti daudz izmantoju arī Āfrikas teologus, un Āfrikā ir šis te koncepts Ubuntu, kurš ir grūti iztūkojams, bet būtībā tā doma, ka es esmu, jo tu esi. Jo mēs esam saistīti, ja? Jo mēs zinām, ka cilvēks var kļūt tikai par cilvēku caur citiem cilvēkiem. Tāpat kā mazs bērniņš, mēs zinām, viņš nevar iemācīties runāt, ja viņš līdz kādam vecumam tur nav iemācījies, tad viņš nekad nerunās. Tātad mēs topam tikai par cilvēkiem, mēs topam par tām personībām tikai caur citiem cilvēkiem. Un līdz ar to tās kopienas mums ir tik svarīgas, tie lielie jautājumi jau mūsdienās saistās ar visu to, kā tās attiecības mainās, ja, un kā tur tagad telefoni, gadžeti, kā jaunieši tur, vai viņi vispār nezinu, vai ģimenes pratīs izveidot, tāpēc arī draudzēm bieži vien ir tik liela loma, un es redzu tās veiksmīgās, ja, kur bērni ir uzauguši ar to kopienas sajūtu. Un tas ir vienmēr tas milzīgais pluss. Jā, varbūt viņi vēlāk nepiekritīs tai ideoloģijai, viņi kaut ko tur domās savādāk, bet tomēr viņi būs piedzīvojuši to, ka viņiem bija tā iespēja veidoties, ja viņi jau nevarētu nonākt līdz tai savai, kas es esmu, ja viņiem nebūtu šis tas pamats. Un līdz ar to tas nekur nepazudīs. Ja, tas mums ir vajadzīgs, to vajag novērtēt, tāpēc es arī, protams, domāju labāk tad, lai jaunieši viņi atrod kādas kopienas, lai viņi iesaistās, jo tā vienmēr būs ļoti nepieciešama pieredze, mēs nevaram. Es domāju, tur gan neko jaunu mēs kā civilizācija neatradīsim, un tāpat tās arī tā domāšana veidojās, bet kur mēs bieži vien tad aizmirstam, var pienākt tas brīdis, un es domāju, mums nav brīnišķīgāks stāsts arī jaunajā derībā par Pāvilu, ja, Saulu, tad Pāvilu, un tas, protams, ir ļoti dramatisks stāsts. Mēs to romantizējam, ja, ko nozīmē Pāvilam šis te brīdis, kad viņu tik ļoti tas apžilbināja, apstulbināja, ja, sastapties ar Jēzu, kurš teica, kāpēc tu mani vajā, un mēs saprotam, ka Sauls taču bija visdedzīgākais, viņš nebija sliktais. Mēs kā kristieši saprotam, ka viņš bija kristuma ienaidnieks, bet savā pārliecībā viņš bija labais. Mēs priecātos par tādiem cilvēkiem, kurš bija gatavs tā kā visu, jā, kurš, un, protams, vēlāk viņš bija arī dedzīgs Kristus darbā, bet šis ir dramatisks stāsts, un es domāju, ka Pāvils arī ir lietas, kuras man citreiz tur varbūt, viņa raksturo vai viņa rakstos kaut kas labāk, es tur Kalnas prediķi palasīšu. Bet, mēs nevaram bez Pāvila, ja, tas stāsts mums arī ir tik svarīgs, ka pienāk tas brīdis, ka tu saproti, man ir jāiet prom no tās savas cilts, no tā sava klana, un tad viņam bija apkārt cilvēki. Mēs jau tur lasam arī vārdus, jā, Bārnaba, tur viņu uzņēma tur mācekļi. Jā, viņš nebija viens, viņš arī nekļuva par Pāvilu tā vienkārši tā. Tagad man neviens nav vajadzīgs, un es eju sludināt.
Un atkal mums nav jāmeklē, mēs, protams, varam daudz labas grāmatas tagad lasīt, bet katreiz atgriežoties pie Bībeles, tur es negribu teikt, ka tur viss tādā nozīmē, ka mums neko citu nevajag. Bet, nu, Bībele ir apbrīnojama grāmata. Tāpēc arī atkal ar saviem draugiem, radiem, kolēģiem, kuri sevi neuzskata par kristiešiem, viņi vienmēr ir tādā šokā. Ja es viņiem pastāstu kāds Bībeles stāsts, viņi tā kā, ko? Tas arī ir Bībelē. jo viņiem, protams, ir kaut kāds šis priekšpieņēmums, ka tur kaut kādas tādas skaistas pasaciņas, cik visi balti pukaini un ka nav šie smagie lēmumi, ja, un Pāvilam atkal mēs taču Bībeles studijas mēs lasām, mēs tur pārnājam, kā viņš to darīja. Bet tad, kad mums ir kaut mazākā izvēle tāda savā dzīvē, jāpieņem, mēs saprotam, cik tas ir grūti, kad tev ir jāiet pret šo tavu apkārtējo traumu. Ja? Mums jau nav jārunā par kaut kādu sabiedrības traumu, bet varbūt vai tavā darba vietā, vai tavā ģimenē, un kad tu saproti, nu, ka tā ir izšķiršanās, un tas arī maksā, un citreiz tas kaut ko maksā finansiāli. Un tāpēc es domāju, ka kristiešiem tur arī ir liela problēma, ja viņi šo godprātību pazaudē, un tāpat tās arī par politiku, ka kādi saka, jā, bet ja es tur nebūšu, tad būs vēl sliktāk. Nu, tas man vienmēr tāda ir tāda jautājuma zīme. Man ir viegli nosodīt, bet es domāju, ja man, piemēram, kādā arī dzīves situācijā būs tā, ka liksies, bet bez manis, ja es aiziešu no tās darba vietas, būs vēl sliktāk, ja es taču tur uzturu kaut kādu tur misiju, bet ja man liekas tādos kompromisos iet, vai uz tiem būšu gatava, un tad atkal šis spiediens, ja, kas mums nāk no apkārtējiem. Nu, bet lai tu varētu līdz tam brīdim nonākt, ka jā, es esmu gatavs arī to cenu, jā, piedzīvot arī tās sekas, tur tomēr tev vajag visu to iepriekšējo, jā, to kopienu, tāpēc es atkal gribētu mazliet izcelt, cik ļoti mēs nevaram vieni paši. Un tāpēc pie tās receptes, es domāju, vienmēr būs, kad jā, kas tev ir apkārt pa cilvēkiem, sāc ar to, jā, tev nepietiks ar tur ChatGPT, kas tev tur ar tevi sarunāsies un mierinās tevi un teiks, jā, ar tevi viss ir ok, nē, tu neesi prātā jucis. Nu jā, tāpēc es arī teicu, ja, kad ir, teiksim, kad atrast šos cilvēkus un būs šie cilvēki. Ja. Es tagad nesaucu konkrēti, ja, bet es vienkārši arī zinu šos gadījumus, kad cilvēki ir ilgi bijuši tādās, sauksim tās, ja, kopienas, kur notiek marmāt, teiksim, kaut emocionālā vardarbība un manipulācija, ja, un tur nāk arī dažādas, teiksim, sauksim tā, destruktīvas idejas par to, kas ir kā notiek pasaulē, ja, un ir cilvēki, kas aiziet un kas to saprot, ja, un, tas ir tāds, ja, te varētu vēl stundām ilgi runāt un minēt piemērus, ja, bet ko es gribu ar to runāt, ja, ko es ar to gribēju pateikt, ja, kā jau mēs te sākumā runājām, ja, par to identitāti, un ja, ka mana identitāte, ja mēs skatāmies no tāda kristīgā skatu punkta, Dievs jau ir mani radījis tādu unikālu. Un, protams, ka viņš ir radījis būt kopā ar citiem cilvēkiem. Ja? Bet tas, kas man patika no tevis, tas bija tas Pāvila piemērs. Starp citu, kuru es arī reiz reizē pieminu. Ja? Un man šķiet, ka vēl viena lieta, kas būtu, ja, lai, teiksim, tā ir atkal tāda misija, ja, kad varbūt tad arī tiešām, ja cilvēki vairāk zinātu arī, kas tiem pašā Bībelē ir rakstīts, ja, un, ja nevis no tiem priekšstatiem, kas kur no malas, ja, bet, kad, viņi to vairāk zinātu. Jā, tā. Tā kā tā ir. Daudz ir lietu, bet jā, par šīm grāmatām paldies tev arī par šo ieteikumu, un es domāju, ka tā ir ļoti aktuāla. Tas ir ļoti aktuāli, un jā, un es uzskatu to, ka, protams, atkal, ne jau mēs ar savām sarunām tagad globāli mainīsim pasauli, ja, bet, kaut mazliet iepilnāt un ieklausīties, jo es varu pateikt pats, es esmu arī
katru bieži pats kļūdos, bieži es pats esmu kļūdainos pieņēmumos, un es vienmēr sev atgādinu, ka 99,999% no pasaulē notiekošā vienkārši es nezinu. Jā. Un, man patīk, ka Edgars Engīzes, tāds vēsturnieks, viņš bija pie manis, viņš bija Radio Marija, viņš teica, vēsturei, history, stāsts, jā, angļu valodā ļoti precīzi tam ir apzīmējums, jā. Un es domāju, ka tas arī ir jebkura mūsu tāda pieredze, tā ir tā mūsu history, ko mēs subjektīvi vērtējam un ejam uz šo objektīvo patiesību, cenšamies aiziet. Ja? Un es domāju, ka ar to mēs varētu parunāt nākotnē tieši un paskatīties lūk šādās grāmatās. Jā, es uzreiz es piekrītu tev un es uzreiz piebildīšu, jo es arī vienā sarunā dzirdēju, viņi ļoti labi to noformēja, divi sarunas biedri, kad arī būtībā politikā tā problēma ir, ka uzvar tie, kuri prot pastāstīt stāstu. Jā. Ja, jo vissvarīgākais ir tas stāsts, pat ne fakti, bet vai tev ir stāsts. Un mēs redzam, ka cilvēki meklē stāstus, ja, mēs varam runāt tur informācija, dezinformācija, maldi, kļūdas, vienalga. Tas viss pilnīgi atkrīt, ja cilvēkus pārliecina stāsts. Mēs zinām tāpat arī patriotismā, ja, tev ir jāzina Latvijas vēsture, bet tomēr dienas beigās tev vajag to stāstu, ja, kas tad mēs esam, tur nezinu, tur dziedošā tauta, tur mums ir tur gadsimtiem, jā, kā mēs esam izdzīvojuši, ka tev ir tas stāsts, un tas vienmēr tevi uztur, un tāpēc tā ir viena no tām problēmām arī, ka bieži vien ir cilvēkiem, kuriem ir labi nodomi, bet viņi neprot tos nodomus pastāstīt, un viņiem nav šī stāsta. Jo pirms vēlēšanām tas vienmēr būs pats svarīgākais. Kas ir jūsu stāsts? Ja? Lai es paskatos uz tiem sarakstiem un zinu, tā kā, kas ir jūsu, tas un jūsu, un jo cilvēki taču tā starp rindiņām, pa lielam nelasīs, tie būs izņēmumi, ja, kuri tā ļoti analizēs. Tā kā jā, par stāstu un to tad arī, es domāju, tā ir tā lielā pārdoma vienmēr, un man pašai ir bijis, jo, protams, ka dzīvē tev mainās, ir kaut kāda orientācija, un tad tu pazaudē to orientāciju, kaut kādus tādus orientierus, un tad jūti, kad viņi mainās, un tad tu saproti, tagad man joprojām ir tas stāsts, bet kā lai es viņu pastāstu, tagad tādā man patīkamā veidā, ja, man pieņemamā veidā, bet ka, lai to nepazaudētu. Tā, tas laikam. Tad arī laikam būs šoreiz jābeidz, un tad padomāsim, kad mēs nākamo reizi atkal parunāsim. Varbūt jau varēsim parunāt par stāstu, kādu stāstu, bet mums pašiem savs stāsts ir. Jā, un ko es gribu noslēgumā teikt, jā, dažiem varbūt liksies, ka es tā ļoti skarbi runāju par to, bet es savādāk nevaru. Un šeit jau nav runa, kad, teiksim, es esmu pret baznīcu vai pret, es sekoju tāpat arī līdz pāvestam, un kā jūs teicat, arī mūsu baznīcā notiek lietas arī ļoti daudz labas, jā. Bet dažādas manipulācijas, svarīgu lietu noklusēšana, sadarbība ar dažādiem aizdomīgiem personāžiem, man viņa nekad nebūs pieņemama. Un es zinu cilvēkus vēl, kas ir kristiešu vidē, ka tas nav pieņemams. Un jābūt ir atklātībai, kas, kur, kāpēc notiek. Par to ir jārunā. Jā. Un tas attiecās patiesībā uz visu sabiedrību. Jā. Es nerunāju tikai par baznīcu, es runāju par visiem. Es runāju gan par liberāliem, gan par konservastiem, jā, jo mēs varam atrast pie visiem kaut ko. Jā. Mums jābūt pietiekami drosmīgiem, lai mēs būtu godīgi pret sevi un pret citiem. Un mūsu identitāte, mūsu vērtība jau esam mēs paši. Gan ar savām kļūdām, gan ar saviem panākumiem. Tad
Liels paldies! Jā. Un tad, Paldies arī tev. un tad līdz nākamajai reizei. Jā. Jā. Atā. Atā! Visu labu!